Čau! Šoreiz gribu parādīt nedaudz citu savu ikdienas pusi, ne tikai tehniku un fotografēšanu. Pirms kādu laiku sāka sāpēt zobi, kas reāli sāka traucēt ikdienā. Devos pie sava foršā ārsta doktora Aleksandra, kurš secināja, ka man ir jāizrauj gudrības zobs un steidzami. Piedevām šis zobu izraušanas process būs sarežģīts, tāpēc doktoris Aleksandrs man nosūtīja uz stomatoloģijas institūtu. Tomēr es biju dzirdējis labas atsauksmes par klīniku Illumident. Sazinājos ar klīniku, klīnika apstiprināja, ka viņu ķirurgs var tikt galā ar manu gadījumu. Tad es devos uz Rīgu uz Illumident. Klīnikā ierodoties man nebija nekādu lielo satraukumu vai bailes, jo jau kopš bērnības zobārs nav man tas mīļākais ārsts un vieta, kuru apmeklēt, taču šeit šādas sajūtas nebija. Jutos brīvi un cerēju, ka viss izdosies bez liekām problēmām. Mani pieņēma doktoris Normunds, viņš izpētīja manu situāciju, izstāstīja visu, kas man būtu jāzina un izrāva akūto zobu dažu minūšu laikā. Protams, zobārsta apmeklējums nevienam neliekas patīkams, bet es biju pārsteigts, cik viss notika nesāpīgi. Nejūtu ne anestēziju, ne pašu raušanu. Tagad jau viss ir sadzīvis un aizmirsies, bet pavisam noteikti iesaku šo foršo klīniku un noteikti arī pats tur atgriežīšos nākošo reizi.